Tur pār tiltiņu nāk Dace un Igmārs Čaklie no Lielbritānijas. Viņu tandēms ir īsts spridzeklis. Viņi vada kultūras dzīvi Birmingemā, spēlē teātri, novus un ko tik vēl ne. Čaklie iedvesmo aktīvai latvietībai, bet labāk, lai stāsta viņi paši. Es bieži vien saviem draugiem Anglijā vai jauniepazītiem cilvēkiem saku, ka es esmu latvieta, un tad man tā ir tā mazā vietiņa uz kartes, kur ir jāparāda, jo viņi jau lielākoties nezin, kur tas ir. Tā ir tā izcelsme, no kurienes tu esi nācis. Un viss tā senču vēsture un ģimenes vēsture, un tu jau no tā nekur nepazīsti, lai kur tu dzīvo, tu vienalga būs latvietis, kāds tu esi tajā sirdī. Tur nav jautājumu, man Latvija ir dzimtene, man Latvija ir daļa no manas ikdienas. Man Latvija ir tās lietas, kas ir jāpaveic manā dzīvē vēl saistībā ar latvisko daļu, ar bērniem. Man ir ļoti, ļoti spēcīgas saknes gan mammas ģimenē, gan tēta ģimenē, tādā ziņā par to latvisko daļu domājot, bet es tik ļoti nebiju laikam pasties uz to latvisko daļu, kamēr es neieraudzīju no malas to. Un jo vairāk es to saprotu, jo, piemēram, es tagad vairāk varu noformulēt, kāda ir latvieši nekā agrāk. Es tagad vairāk varu saprast plusus un mīnusus. Es varbūt mazāk runāju par to, bet saprast es noteikti varu vairāk. Varam teikt, ka vadām tikai Latviešu kultūras centru Birmingemā, jo zem tā ir apakšā vispārējais. Kultūras centram mēs viņu dibinājām faktiski divatā ar Daci un vienojāmies, ka mēs klāt laidīsim cilvēkus tikai tos, kas pieteiksies kādu no nozarēm vadīt. Mēs esam dibinājuši kori. Kāpēc? Tāpēc, ka ir latvieši, kas grib dziedāt. Mēs vienojamies, ka tad, kad koris grib, viņš aiziet savu dzīvi, viņš tā arī ir izdarījis. Mēs esam dibinājuši teātri. Esam vienojuši, ka tā, kad teātris atdalās, viņš iet savu dzīvi tālāk. Tagad mēs esam jau dibinājuši 2 teātrus. Mēs esam izveidojuši Novus klubu. Novus klubā bija ļoti daudz cilvēki, laika gaitā sadalījās, izveidojot jaunus klubus jau pat konkrētām vietām, kur viņi dzīvo. Latvieši ir nodibinājuši Lielbritānijas Novus federāciju. Tad mēs sākām teātra jomu meklēt pasaulē, kur vispār cilvēki teātri nodarbojas. Mēs esam vainīgi pie placa izveides. Tas ir Pasaules Latviešu amatieru teātra savienības. Mēs esam izveidojuši tradīcijas vairākas, kas ir tā skaitā Lielbritānijā latviešiem un ne tikai latviešiem, jāsaka, jo mūsu spilgtākā tradīcija mums ir burvīgas dzejas dienas, tādas, bez kurām jau grūti ir iedomāties. Viena no tām svarīgākajām funkcijām, kuru mēs nekad neminam kā pirmo, viņi patiesībā pašsaprotam. Mums regulāri zvana kādi cilvēki un prasa palīdzību. Jo viņi dzird nosaukumu Latviešu kultūras centrs, es esmu latvietis, man ir problēmas, es meklēju, kam pajautāt. Īsti nav tādas organizācijas, kam pajautāt, un tad viņi vēršās pie mums. Kāpēc jūs šo visu darāt? Kāds nesaka, ka jūs vispār esat traki? Nav tādi, kas saka, ka mēs neesam traki. Ja es gribēju teikt, vai ir tādi, kas nesaka, man liekas, ka visi saka. Es zinu, ka cilvēki dzīvo reizēm garlaicīgi, paši to nožēlo, par to raud, par to sūdzās, meklē kaut kādu atbalstu, glābiņu un tam līdzīgi. Un es saku, bet kāpēc tu dzīvo tā, kā tu negribi, un pēc tam meklē palīdzību, lai kāds tev pastāst, kā tu gribi, lai gan tu pats zini, kā gribi. Mēs dzīvojam tā, kā mēs gribam. Mēs reizēm ejam pa naža asmenis tādu robežu, ka vēl mirklis mēs mirsim. Visās nozīmēs. Un tāpat laikā es neredzu citu ceļu. Man, piemēram, man ir ļoti svarīgi, ko domā mani bērni. Es esmu redzējis tik daudz jauno paudzi ar bezatbildīgu, tādu uztveri, ar bezatbildīgu attieksmi. Man sāp personīgi, man ir, piemēram, vienmēr pārdzīvums, kā man mēdz teikt, arī sieva kādreiz saka, arī bērni kādreiz saka, tu mūs pavērt zini, vai tu mums liec to darīt, vai tam līdzīgi. Es saku, ok, bet parādiet man to reizi, kad es jums lieku to darīt un pats nedaru. Tad es piekritīšu šim pārmetumam, ja nē, tad liktenis jums būtu tādam. Pāris dienas atpakaļ te pajautāt, bet jūs tur visu laiku nosties, kā jūs atpūšaties? Tad es saprotu, ka es faktiski atpūšos tajā, kad ir uztaisīts pasākums, un tagad mēs varam iedzert vīnu pie ugunskura un atkal pārunāt visas tās aktivitātes vai plānus, kas notiks tālāk. Tā paša dzejas diena pasākums, ko mēs pagājušā gada septembrī sarīkojām, Ieva akurāti ir dzied kopā ar mūsu vietējiem mūziķiem, ar Annu, kas no Skotijas atbraukusi tikai, lai piedalītos kā dziedātāji šajā pasākumā. Un 100 vairāk cilvēku, to stāv tā atmosfēra, kas tur vibrē. Viņi ļoti līdzīgi, kā tu ir mirklis, kur tu noķer, tu sajūti to smaržu garšu, un viņi izplēna atkal, un aiziet tāda ikdiena. Un šo sajūtu dēļ ir to vērts. Tad, ka izdodas sasniegt kaut ko virs tā vidējā, tad, ka izdodas sasniegt kādā mirklī izrādes vai tā tur, tā sajūta ir, viņi kompensē vispārējo.
Dats, es tev redzēju izrādē Čirčir, ko režisējis Ingmārs. Tu tiešām izcili nospēlē savu lomu. Esot kopā ar Ingmāru, tu jau esi netīšām iesaistīts visos tajos pasākumos un teātra dzīvē seko līdzi. Bet man bija liels pārtraukums. Kādus 20 gadus nebija skāpus uz skatuves, jā, tas tiesa. Šajā lomā Dats nebija paredzēts. Un Bija es paredzēts nebiju citi cilvēki, bet Dats ir vienmēr glābējs zvans. Dats lec iekšā tur, kur vajag un dara to, ko vajag. Jūs ar savu darbu audzinat un ievelkat latvietībā jaunus latviešus. Cik tas ir svarīgi latviešiem Lielbritānijā, cik tas ir svarīgi Latvijai? Tas kopīgais skaits, protams, uz visu tā fona, cik cilvēki ir ārzemēs dzīvo, tas ir putekļa vērts, cik tu, teiksim, cilvēkus vispār vari ievilkt tajā tā līdz galam. Bet tajā pašā laikā, ja tas ir vismaz viens cilvēks, kurš saka, jā, es esmu aizbraucis no Latvijas un, nezinu, 10, 20 gadus vispār neesmu gājis nekur un pat braucis uz Latviju, bet neesmu, jo ir kaut kādi stāpi, un tagad viņš caur to komunikāciju, caur kopīgo darbu ar mums ir atgriezies un var vairāk sevi identificēt, ka viņš ir latvietis, tad es domāju, tas arī ir mums un Latvijai un viņam svarīgi. Jo tā sāpe ir milzīga, kāpēc? Tāpēc, kad mēs visi skatām tādās līdzībās. Ap Birmingemu, kas ir otra lielākā Lielbritānijas pilsēta, dzīvo ap 10 000 latviešu. Kad to pasaka, visi saka, nevar būt. Nevar, bet tas ir tāds, es pat nevaru pateikt, no kā. Tas ir mūsu apjaustais sajūtu līmenis, ja? No tiem dabūt uz pasākumu tu vari 100 cilvēkus. Tie, kas mācījušies matemātiku, ļoti ātri izrēķina, cik ir 100 cilvēku no 10 000. Un tas, diemžēl, ir maksimums, un tas ir briesmīgs skaitlis. No tāda viedokļa tas ir traģiski. No tā viedokļa, ja tu domā, ka tas ir vienīgais, ko tu vari savā dzīvē izdarīt, tad laikam var rasties kaut kāds pesimists un doma, ka tur nav vērts to darīt. Man ir tieši tā doma, ka notiek pretējais. Notiek tādējādi. Viens ierauga, kāds ir noticis, viņš kaut kur parunā un beigās izrādās, ka 1000 no tā ir ietekmējies. Ja viņi pat nedara, viņi ir padomājuši. Ja viņi pat nav padomājuši, viņi ir parunājuši kaut kur un bijuši spiesti dzirdēt un līdz to tāpēc padomājuši. No tāda viedokļa tas ir, man liekas, nekad nevar izrēķināt to un nekad nevar izmērīt. Es līdz to ar to nenodarbojos. Man, piemēram, lai cik tas būtu, es darbojos tātad ar Novusu, darbojos ar teātri, darbojos ar, teiksim, to pašu kori, dibinot atbalstu dejotājus. Man abi puikas ir šobrīd, man visi 3 jaunākie bērni dejotāji. Ar visu to es saku frāzi, par kuru man reizēm saka, tev vajadzētu klapēt par viņu. Nedodiet Latvija naudu nevienam citam projektam, kā tikai skolā. Pie tam nevis tādējādi, ka jums nākāts un diedelēs, iedodiet naudu tādai skoliņai, lai viņi tur var būt. Latvijai vajadzētu prast, būt gudrākai, paskatīties uz pasauli, kur ir latvieši. Ir Birmingemā latvieši. Pasaka, Birmingemā jābūt vismaz vienai skoliņai. Viņa tur var būt arī pirmajā dienā, kad atnāk skolotājs, ir noīrēta telpa un neviena latvieša nav. Agri vai vēl viņi tur būs. Agri vai vēl viņi būs daudz. Pēc kaut kādiem gadiem, kas ieiesies, tas, ka viņi tur ir, viņš 100% būs. Un to vajag darīt nevis tur, kur kāds ir tāds trakais kā mēs, bet vajag nolikt kā oficiāli definitīvi, ka tas ir. Vienkārši tā ir. Un tad parādīsies skolotāji, un tad parādīsies bērni, un tad parādīsies skolas, parādīsies dejotāji, dziedātāji, teātra spēlētāji, novusisti, vispārējais parādīsies. Trakākais aiziet valoda. Tas ir pats trakākais. Aiziet valoda. 2 latvieši vecāki, nevis jauktā ģimene. 2 latvieši vecāki. 2 bērni, neviens bērns nerunā nekur latviski. Ne mājā, ne kaut kur citur. Viņi iet uz latviešu pasākumu, aizbrauc uz Jāņu festivālu, daudzējās ar Jāņiem, tas viņiem ir svarīgi. Aiziet mājās, neviena vārda bērniem latviski nenāk. Tie bērni nekādi nebūs, ne angļi, ne latvieši. Latviešu valodu mājās uzturēt, tas nav viegli. Tas ir, tev ir jābūt ļoti disciplinētam, lai tu pirmkārt prasīgam pret saviem bērniem, ar kuriem tu nonāc uz katra izteiktā angļu teikuma konfliktā ar bērnu. Tev ir jābūt ļoti stipram tajā visā. Kas man priecē, bet to laikam nevar publicēt, jo tad daļa to dzirdēs. Man priecē, ka man bērni, tad, kad mēs braucam, piemēram, mašīnā, un es dzirdu, ka viņi pāriet uz angļu valodu, es saku valoda, un tad viņi ejot atpakaļ, saka piedod. Viņi atvainojas. Es esmu lepns par to, ka viņi atvainojas, jo viņi saprot, ka viņi pārkāpja to, ko mēs esam vienojušies. Liels paldies! Tie bija Ingmārs un Dats Čaklie, kuri vada ne tikai kultūras dzīvi Birmingemā, bet kuri ir izstrādājuši arī izglītības politiku diasporā. Paldies!